Kāds Latvijas ANO karavīrs no Sīrijas gada laikā izkrāpa 10 000 eiro. Bet kā mēs atradām šo sievieti? Mana sieva ar šo ANO karavīru sarakstījās vairāk nekā gadu, un viņš prasīja naudu, lai tiktu ārā no Sīrijas. Viņam tur ir jāizbēg, un pēc tam, kad viņš būs aizbēdzis, tad viņi varēs viņa ANO pensiju kopā tērēt. Mana sieva paspēja arī ar viņu apprecēties un izšķirties. Un mēs prasījām, lai šis konts, uz kuru skaitīt naudu, būtu latviešu konts, jo it kā mūsu banka aizliedz pārskaitīt naudu ārzemēm. Un mums atsūtīja latvietes kontu, bet Lielbritānijā. Tas nekas, ka šis konts tāpat neatradās Latvijā, bet labi, mums pietika, un mēs pēc vārdu uzvārdu sociālos tīklos atradām šo sievieti, un tad mēs sākām ar viņu runāt, mēģinājām viņu dabūt ārā no šīs krāpšanas, un viņa lēnām atvērās, sākam stāstīt, kāds viss notika, un jā, viņa gadu sarakstījās ar šo ANO karavīru un visu laiku viņam skaitīja naudu cerībā, ka vienu dienu viņš atbrauks pie viņas, viņi varēs dzīvot kopā. Par šo un dažādām citām romantiskajām krāpšanām mūsu pieredze ir milzīga. Es pastāstīšu rīt 9 no rīta Radio Star FM raidījumā Krāpnieku kods,